Dzimusi ietekmīgā Eiropas karaļnamā, princese Stefānija bija lemta diženumam, taču tā vietā viņa apprecējās un nonāca karaliskā murgā. Iesprastota laulībā bez mīlestības, viņa dzīvoja nodevības un slinību pilnu dzīvi, kā rezultātā jau 22 gadu vecumā kļuva neauglīga. Tikai 2 gadus vēlāk šokējošs notikums pilnībā izmainīja viņas dzīves gaitu. Pievienojieties man, kad mēs izpētīsim viņas stāstu. Princese Stefānija Klotilde piedzima 1864. gada 21. maijā Lašanas pilī, Briseles piepilsētā, Beļģijā. Viņas tēvs bija princis Leopolds, Beļģijas troņmatnieks un karaļa Leopoldu I dēls, kurš bija pirmais Beļģijas valdnieks kopš tās neatkarības iegūšanas 1831. gadā. Tikai pusotru gadu pēc viņas dzimšanas nomira viņas vectēvs, un viņas tēvs kļuva par karali Leopoldu II. Pasaule viņu cienīja kā spēcīgu valsts vīru, kurš padarīja Beļģiju nozīmīgu uz pasaules skatuves, neskatoties uz tās mazo izmēru. Viņš piepildīja valsti ar graznām pilīm un majestātiskām sabiedriskām ēkām, nostiprinot savu reputāciju kā tālredzīgs valdnieks. Taču aiz viņa valdīšanas spožās fasādes slēpās tumsa. Mūsdienās Leopolda II mantojums ir šausmapilns. Viņš pārvērta Kongo par savu personīgo valdījumu, valdīja ar dzelzs dūri un izmantoja tās iedzīvotājus peļņas gūšanai. Viņa valdīšanas laikā miljoniem Kongo iedzīvotāju tika paverdzināti gumijas plantācijās, ciešot no daudzām zērībām. Traģiski šie apstākļi kopā ar slimībām un badu izraisīja strauju Kongo iedzīvotāju skaita samazināšanos. Tātad Stefanijas ģimenes bagātība tika iegūta daļēji no Kongo asins naudas. Stefānijas māte bija Marija Henrieta no Austrijas, Austrijas Habsburgu karaļnama locekle, valsts, kas lielāko daļu 18. gadsimta bija valdījusi pār Beļģiju. Viņai un Leopoldam bija 4 bērni. Viņa pirmā meita Luīza piedzima 1858. gadā, tai sekoja viņa vienīgais dēls Leopolds, kurš piedzima 1859. gadā. Gandrīz 5 gadus vēlāk piedzima Stefānija, un 8 gadus pēc tam viņiem piedzima jaunākā meita Klementīna. Neskatoties uz visiem šiem bērniem, Beļģijas karaliskās ģimenes sadzīve bija tālu no laimīgas. Viņu vecāku laulība bija tikai politisks darījums, un viņiem bija pilnīgi atšķirīgas intereses un personības. Laikam ejot, spriedze pieauga, un karaliene Marija Henrieta arvien vairāk attālinājās no sava vīra, lielāko daļu 1870. gadu pavadot šķirti no viņa. Tas pastiprināja stingros karaļnama dzīves ierobežojumus, un turpmākajos gados Stefānija tika ierauta daudz tumšākā pasaulē, nekā viņa jebkad būtu varējusi iedomāties. Stefānijas agrie gadi bija iezīmēti ar traģēdiju. 1869. gada janvārī viņas pasaule sabruka, kad viņas brālis, troņmantnieks, aizgāja mūžībā, iegrūžot karaļnama sērās. Lai gan Stefānijai bija tikai 4,5 gadi, šī traģēdija atstāja dziļu nospiedumu viņā un aizsāka viņas vecāku laulības lejupslīdi. Tad, 1871. gadā, nelaime piemeklēja atkal. Eiropa joprojām cīnījās ar nāvējošu slimību viļņiem, tīfu, bakām un baiso zilo nāvi, kas bija holēras iesauka, un drīz vien uzliesmojums pāršalca Briseli. Stefānija, kurai vēl nebija 7 gadi, smagi saslima ar tīfu. Nedēļām ilgi viņa atradās starp dzīvību un nāvi, bezsamaņā ar drudzi un sāpēm. Viņas ģimene baidījās no ļaunākā, taču par spīti visam viņa izdzīvoja. 3 gadus vēlāk Stefānijas stingrā izglītošana sākās. Viņa apguva dažādus priekšmetus augstā līmenī un prata vairākas valodas, taču viņa nelutināja, un viņu un viņas māsas mācīja stingri pedagogi. No 1875. gada Stefānija bieži bija augstākā ranga karaliskās ģimenes pārstāve galmā. Viņas vecākā māsa Luīze bija apprecējusies un atstājusi Briseli, kamēr viņas māte bieži nebija galvaspilsētā. Tad 1878. gada ziemā viņas liktenis bija izšķirts. Vēl būdama gandrīz pusaudze, viņa tika iepazīstināta ar Austrijas troņmantnieku kronprinci Rudolfu, imperatora Franca Jozefa vienīgo dēlu un milzīgās Austro-Ungārijas impērijas mantinieku. Rudolfs bija 20 gadus vecs, bet Stefānija tikai 14, taču viņu tikšanās nebija nejauša.
Šī bija iepriekš izplānota savienība. Aizkulisēs norisinājās aktīvas sarunas. Austrieši uzskatīja Stefāniju par piemērotu līgavu, kas varētu nodrošināt dinastijas pēctecību, dzemdējot vīriešu kārtas mantiniekus. Spiediens bija milzīgs, un pēc ilgām pārunām laulības tika sarunātas. 1881. gada 10. maijā, tikai dažas dienas pirms savas 17. dzimšanas dienas, Stefānija un Rudolfs tika salauzti grandiozā ceremonijā, Vīnē. Taču aiz karēnama spožuma viņu laulības pārklāja jau tumši mākoņi. Precētā dzīve Stefānijai nebija nekāda pasaka. Nebija ne lielas mīlestības, ne dziļas pieķeršanās, tikai pienākums. Sākumā viņa attiecības bija sirsnīgas, pat nedaudz laimīgas, taču drīz vien parādījās plaisas. Rudolfs bija ar svārstīgu raksturu, un Stefānija jutās iesprostota pilī, pastāvīgi novērota un ar maz brīvības. Neskatoties uz spriedzi, laulībā piedzima meita vārdā Elizabete Marija, kura dzimusi 1883. gada septembrī. Taču prieka vietā Rudolfs šo ziņu sagaidīja ar knapi slēptu vilšanos. Viņš taču bija vēlējies mantinieku impērijai. Viņa būs viņa vienīgais bērns un Stefanijas vienīgā atvase. Līdz 1880 gadu vidum viņa bija kļuvusi neauglīga. Iemesls? Viņas pašas vīrs. Rudolfs nebija tikai alkoholiķis, bet arī izteikts brunču mednieks, kurš iesaistījās romānos ar sievietēm visā Vīnē. Viņš inficējās ar vairākām seksuāli transmisīvām slimībām, un lielākā daļa vēsturnieku piekrīt, ka viņš visticamāk nodeva Stefānijai gan sifilisu, gan gonoreju, atstājot viņu nespējīgu radīt bērnus jau 22 gadu vecumā. Sākumā ārsti uzskatīja, ka pie vainas ir peritonīts. Rudolfs savu slimību bija turējis noslēpumā, un kad Stefānija uzzināja patiesību, jau bija par vēlu. Nodota un pazemota, viņa pārņēma aizvainojums. Viņa atteicās dalīt gultu ar savu vīru, kurš rītausmā klubdams mājās smakoja pēc alkohola un citām sievietēm. Tikmēr Rudolfs, grimstot savās ciešanās, arvien dziļāk iegrima izvērtībā. Līdz 1880 gadu beigām galmā bija vispār zināms, ka Stefānija vairs nekad nedzemdēs bērnu. Rudolfa romāni turpinājās tā, it kā nekas nebūtu mainījies, un sliktākais vēl tikai bija priekšā. No visām Rudolfa mīļākajām viena kļuva īpaši ievērojama. Tā bija baronese Marija Vīcera. 1888. gadā, tikai 17 gadu vecumā, viņa iesaistījās attiecībās ar 30 gadus veco kroņprinci. Šajā laikā Rudolfa uzvedība kļuva vēl neprognozējamāka, iespējams viņa sifilisa sāsināšanās dēļ. Viņš un Vicira sāka pavadīt lielāko daļu savu laika Meilingā, nomaļā medību namiņā netālu no Vīnes, ko Rudolfs bija iegādājies un pārvērtis par privātu patvērumu prom no imperatora galma. 1889. gada 30. janvārī Stefānija saņēma šokējošas ziņas. Tajā rītā viņas vīrs, troņmadnieks Rudolfs un Marija Vicira tika atrasti miruši Meilingā. Meilingas incidents, kā tas ir kļuvis zināms, izraisīja izmeklēšanu, un baumas par sazvērestību, slepkavību un pat politiskām intrigām gadiem ilgi pieauga. Bet galu galā patiesība bija drūma. Rudolfs nošāva savu mīļāko un pēc tam atņēma sev dzīvību. Tādējādi tikai 24 gadu vecumā Stefānija kļuva par atraitni un vairs nevarēja radīt bērnus. Interesanti, ka vēstulē, kuru viņš atstāja viņai, Rudolfs izrādīja zināmas jūtas, lai gan nav šaubu, ka viņa ietekme uz viņas dzīvi daudzos veidos bija briesmīga. Pēc Rudolfa nāves Stefānija cerēja atgriezties mājās uz Beļģiju, taču bija viena problēma – viņas meita. Elizabete Marija joprojām bija Habsburgu princese, un imperiālais galms atteicās ļaut viņai pamest Vīni. Stefānija, tagad atraitne kroņprincese, bija iestrēgusi pilsētā, kur viņa nevēlējās redzēt. Viņas vīri radi novērsās no viņas un uzskatīja viņas klātbūtni par sāpīgu atgādinājumu par to, kas bija noticis ar Rudolfu. Šajā vientuļajā laikā viņa atrada mierinājumu mīlas attiecībās ar grāfu Artūru Podotki, poļu muižnieku, kurš bija stāvējis viņai blakus tumšākajās dienās. Taču liktenis atkal deva triecienu.
Podotskis, vēl nebūdams pat 40 gadu vecs, slimoja ar balsenes vēzi. Neveiksmīga operācija atņēma viņam spēju runāt, un līdz 1890. gada martam viņš bija miris. Stefānija, joprojām sārojot par Rudolfa vardarbīgo nāvi, atkal tika ierauta sērās. Lai izbēgtu no savām bēdām, viņa daudz ceļoja, klīda pa Vidusjūras reģionu, Maltu, Tunisiju, Sicīliju, Korfu un tālāk, meklējot novēršanos, atvieglojumu vai varbūt jaunu sākumu. Stefānija joprojām bija jauna un varēja apprecēties vēlreiz, un karalis Leopolds II loloja grandiozus plānus. Viņš vēlējās, lai Stefānija apprecētu jauno Austro-Ungārijas impērijas tronmantnieku, erhercogu Franci Ferdinandu. Taču šī savienība nekad nenotika. Tā vietā 1890. gadu beigās Stefānija iemīlējās grāfā Elēmē Luņojī, ungāru aristokrātā. Šī nebija politiska savienība, tā bija laulība mīlestības dēļ, un Elēmē pat pieņēma Romas katoļticību, cerot iegūt karaļa Leopolda piekrišanu. Tas nestrādāja. Asā vēstulē viņas tēvs kategoriski atteicās dot piekrišanu laulībai. Viņš neļautu savai meitai precēties ar kādu zemāka stāvokļa cilvēku. Neskatoties uz to, Stefānija nepakļāvās tēva gribai, un 1900. gada 22. martā apprecējās ar Elemiru Miramaras pilī netālu no Triestes, tādējādi zaudējot savus imperiālos titulus. Visu šo gadu laikā turpinājās ģimenes strīdi. Tikmēr Beļģijā Stefānijas tēvs kļuva vecāks, un tā kā viņam nebija izdzīvojuša tiešā vīriešu kārtas mantinieka, tika izstrādāti plāni, lai viņa brāļadēls, princis Alberts, kļūtu par karali Albertu I. Leopolds jau sen bija dusmīgs uz savām meitām par to, ka viņas apprecējušās ar zemāka stāvokļa cilvēkiem, un gandrīz pilnībā bija viņas atstumis. Viņa aizvainojums bija tik dziļš, ka viņš aizliedza Stefānijai apmeklēt mātes bēres 1902. gadā un atteicās viņu satikt pirms savas nāves. Pēc Leopolda nāves 1909. gadā viņa meitas cerēja mantot daļu no viņa milzīgās bagātības. Tā vietā viņas atklāja kaut ko patiešām šokējošu. Viņš lielāko daļu savas bagātības atstāja Karolīnai Lakroā, savai daudz jaunākajai mīļākajai, ar kuru viņš slepeni salauzās tikai 5 dienas pirms savas nāves. Nikna, Stefānija un viņas māsas uzsāka sīvu juridisku cīņu, kas ilga 5 gadus. Galu galā Stefānijai izdevās panākt izlīgumu par 5 miljoniem franku. 1914. gada vasarā, valsts vizītes laikā Sarajevā, Austro-Ungārijas impērijas troņmantnieks, erčercogs Francs Ferdinands, vīrietis, kuru Stefānijas tēvs reiz cerēja, ka viņa apprecēs, tika nogalināts serbu nacionālista Gavrilo principa rokām. Viņa nāve izraisīja krīzi, kas ātri pārauga Pirmajā pasaules karā. Tikai dažas nedēļas vēlāk Vācija iebruka Beļģijā, neskatoties uz tās neutralitāti, un Stefānijas dzimtene nākamos 4 gadus palika Vācijas okupācijā. Tā kā Austro-Ungārija karā bija sabiedrotā ar Vāciju, Stefānija nonāca neērtā situācijā, dzīvojot impērijā, kas palīdzēja okupēt viņas dzimteni. Turklāt viņa bija pārliecināta, ka imperators Francis Jozefs kaut kādā veidā bija iesaistīts sava troņmantnieka Franca Ferdinanda slepkavībā. Par laimi, tajā laikā viņa un Elemirs jau bija tālu prom no Vīnes. 1906. gadā viņa apmetās Rusolcas muižā, kas atrodas mūsdienu Slovākijas teritorijā, vienā no retajām vietām, ko karš nebija skāris. Tur Stefānija veltīja sevi labdarības darbam, atrodot jēgu pasaulē, kas apkārt viņai bruka. Kad imperators Francis Jozefs nomira 1916. gadā, Stefānija un Elemirs atgriezās Vīnē gan uz viņa bēru ceremoniju, gan uz jaunā valdnieka kronēšanas svinībām. Tikai 2 mēnešus vēlāk Elemirs tika iecelts par princi Ungārijas aristokrātijā, taču viņa pasaule drīz vien sabruka. 1918. gada oktobrī Austro-Ungārija zaudēja karu un sabruka atsevišķās valstīs. Lai gan lielākā daļa Habsburgu dzimtas karaļnama locekļu tika izsūtīti trimdā, Stefānija un Elēmirs tika saudzēti. Viņi palika Rusolcas muižā, lai gan turpināja bieži ceļot, un viņiem bija laimīga laulība. Stefānija un Elemirs pēc Pirmā pasaules kara dzīvoja mierīgu dzīvi. Tobrīd viņa jau bija arī vecmāmiņa,
jo viņas meita 20. gadsimta sākumā bija dzemdējusi vairākus bērnus. Tomēr attiecības starp Stefāniju un viņas meitu 20. gadsimta 20. gada sākumā kļuva saspringtas. Tas bija saistīts ar Elizabetes Marijas personīgo dzīvi un viņas politiskajiem uzskatiem. Viņa bija sociāliste un Austrijā kļuva pazīstama kā sarkanā erčercogiene. Pēc pēdējā strīda 1924. gadā Stefānija un viņas meita Elizabete Marija šķiet pilnībā pārtrauc attiecības un vairs nekad nesarunājās. Šajos gados Stefānija rakstīja savas atmiņas, kas tika publicētas 1935. gadā, bet angļu valodā 1937. gadā ar nosaukumu Man bija jābūt imperatorei. Tomēr tā nebija pilnīga autobiogrāfija, jo viņa gandrīz nemaz nepieminēja pusgadsimtu, kas pagāja pēc Rudolfa nāves. Tā vietā grāmata bija sadalīta 4 daļās, un pēdējā sadaļa tika nosaukta par Traģiskais sūtījums. Bija skaidrs, ka viņas stāsts, vismaz tas, kuru viņa izvēlējās pastāstīt, beidzās 1889. gadā. Varbūt viņas izdevēja zināja, ka šī ir versija, kuru lasītāji vēlējās, vai arī viņa vienkārši nevēlējās dalīties ar savas privātās dzīves detaļām kopš tās liktenīgās dienas. 1939. gada septembrī sākās Otrais pasaules karš. Stefānija un viņas vīrs nedzīvoja tuvu frontes līnijām, un kaimiņu valstis tika pasargāts no smagākajām kaujām. Tomēr kara beigās pāris satrauca nacistu plāni pārvērst Rucoce par lauka hospitāli, jo padomju sarkanā armija virzījās uz Centrālu Eiropu. Kad krievi tur ieradās 1945. gada vēlā pavasarī, Stefānija un Elēmirs patvērās Pannenhalmas arhiebatijā. Viņa tur nomira 1945. gada 23. augustā, 81 gada vecumā. Viņa bija atņēmusi mantošanas tiesības savai meitai gadu iepriekš, un Elizabete Marija nepiedalījās Stefānijas bērēs. Viņa tika apglabāta arhiebatijas kriptā, un Elēme, kas nomira nepilnu gadu vēlāk, tika apglabāta blakus viņai. Liels paldies visiem, ka noskatījāties šo video par Beļģijas princesi Stefāniju. Ceru, ka jums tas šķita interesants. Ļaujiet man zināt, ko jūs domājat par dzīvi komentāros zemāk, un ja jums ir kādi ieteikumi, arī tos rakstiet komentāros zemāk. Ceru, ka jums tas šķita interesanti, un ceru, ka esat abonējuši manu kanālu un ieslēguši paziņojumus, lai saņemtu visus manus video, tiklīdz tos augšupielādēju. Labi, tas arī viss no manis, tāpēc tiksimies ar jums visiem nākamajā aizmirstās dzīves sērijā.